Tad labrīt visiem, kas šorīt ir pievienojušies mūsu tiešsaistes lekcijā par pirmo darba pieredzi. Es esmu Ingija Frēmova, esmu 2 nelielu uzņēmumu īpašniece, un tieši šodien esmu ar savu uzņēmumu Sijā Merger, kas sniedz dažādus biznesa pakalpojumus topošajiem uzņēmējiem, tā skaitā arī ārpakalpojumu grāmatvedību, līdz ar to darba pieredzi un darbiniekiem. Tā sasaisti ir gana plaša, un tad dalīšos ar dažādām lietām, kas var noderēt un par ko vajadzētu padomāt, kad ir pirmā darba pieredze, bet tikpat labi arī, ka tā darba pieredze jau varbūt ir senāka un vienkārši kaut kas varbūt ir aizmirsies. Tad šonedēļ visā Latvijā notiek finanšu pratības nedēļa, un arī šī lekcija ir daļa no finanšu pratības nedēļas. Noteikti aicinu ieskatīties Naudas skolas mājaslapā, jo tur ir vēl daudz dažādu pasākumu, ne tikai lekcijas, bet arī dažādi konkursi. Un arī mans uzņēmums Sijā Merger sociālajos tīklos rīko konkursu, kur ir iespēja laimēt kursu uzņēmējdarbības uzsākšanu. Tā kā, ja kādam tas ir aktuāli, tad noteikti pameklējiet Merger sociālajos tīklos, kas ir Facebook, Instagram, LinkedIn, un paskatieties, kāda tad ir noteikumi, lai piedalītos konkursā un laimētu balvu. Jāsaka, ka konkursā tiek uzdot jautājumi, uz kuriem atbildes šodien es izstāstīšu. Un tad par šo lekciju es vadu klātienē, un es tad jauniešiem jautāju, kā viņiem liekas, kāpēc jaunībā vai vasarā būtu jāstrādā, un kāpēc to vajadzētu darīt ar darba līgumu. Tad parasti es aicinu iesaistīties diskusijā, skatīties uz piktogrammām un paust savu viedokli, bet tā kā šodien mēs esam tiešsaistē, tad es jau uzreiz ķeršos klāt pie atbildēm. Tātad, kāpēc jaunībā jāstrādā? Viens no iemesliem ir iespēja iepazīt jaunus cilvēkus, jo mēs ikdienā esam kaut kādās savās tajos burbulīšos, savās kopienās, un tad iesaistoties darba attiecībās, mums ir iespēja izkāpt ārā no tā mūsu burbuļa, iepazīt jaunus cilvēkus, varbūt jaunus draugus atrast, kaut kā savādāk paskatīties uz kaut kādām lietām, uz kurām mēs iepriekš esam skatījušies no viena skatu punkta, bet iepazīstot jaunus cilvēkus no cita skatu punkta. Tā noteikti ir iespēja apgūt jaunas prasmes, un tā kā man ir vēl viens uzņēmums, kas ir kokapstrādē, tad tur es ļoti bieži jauniešus ņemu darbā vasarā, un tad tur parasti jaunieši uzzina, piemēram, kāpēc matemātikā liek aprēķināt laukums. Jo mēs izgatavojam dažādas apdares materiālus, un tur ir svarīgi aprēķināt, piemēram, grīdas laukumu, sienas laukumu, un tad tas pierāda to iemeslu, kāpēc skolā ir jāmācās. Un tā ir arī citās profesijās, ka mēs varam uzzināt, kāpēc skolā mums kaut ko liek mācīties. Tā noteikti arī ir iespēja izpētīt sevis interesējošo profesiju, jo varbūt mēs reizē domājam, ka mums interesē, piemēram, tur IT joma, bet mēs īsti nezinām, kādas tur ir profesijas. Un tad tā ir iespēja, esot jau šādā uzņēmumā, kādā IT uzņēmumā, saprast, kādas tur ir profesijas un tad kurā virzienā vajadzētu iet. Un tikpat labi tā ir arī iespēja saprast, ka varbūt kaut kas man tomēr nepatīk. Kad es biju domājis, ka man tas patīk, un es redzēju, kā to dara, un es sapratu, ka nē, tas man nepatīk, man ir jāmeklē cita kaut kāda profesija, kas mani interesē. Un jauniešiem, protams, pirmais, kāpēc ir jāstrādā, jau īstenībā ir alga. Ja, es uzskaitīju pirmos 3 citus punktus, bet jauniešiem jau parasti ir iespēja saņemt algu un tādā veidā piepildīt kaut kādus savus sapņus, ko varbūt nevar ar kabatas naudu izdarīt. Un tad parasti es jautāju to otro jautājumu, kāpēc jāstrādā ar darba līgumu, jo, diemžēl, ļoti bieži jauniešus uzņēmēji grib nodarbināt bez darba līguma, un tā kā jauniešiem varbūt līdz galam nav tās izpratnes, ko tas darba līgums dod, tad viņi varbūt arī piekrīt. Bet tas svarīgākās lietas, kāpēc, manuprāt, tas darba līgums ir vajadzīgs un kāpēc jauniešiem vajadzētu uzstāt uz darba līgumu, ir tas, ka tā ir drošība. Un tā ir drošība gan situācijā, kad notiks nelaime un kāds nepateiks, ka es nezinu, kas tas tāds par cilvēku ir un ko viņš te dara, bet arī drošība saņemt algu. Jo, ja darba devējs ir negodīgs pret valsti, kāpēc lai viņš būtu godīgs pret mums? Tā kā noteikti, ka darba līgums tiešām ir drošība. Tad nākamais ir par nodokļiem. Parasti es jautāju, kāpēc jāmaksā nodokļi, tad visbiežāk atbilde ir, lai būtu pensija. Tad, kad es jauniešiem jautāju, vai jūs šobrīd domājat par pensiju, visi saka smieties,
jo būtībā visdrīzāk pensija ir kaut kur 40 gadu attālumā. Un, lai gan būtu par to jādomā šodien, būsim godīgi, nedomājam. Bet nodokļi ir arī citas sociālās garantijas, kā piemēram bezdarbnieku pabalsts, slimības lapa, vecāku pabalsts, ko es nevienam nenovēlu satikt savā dzīvē, tas ir invaliditātes pabalsts, bet arī tāds ir šajā te sociālajā garantijā. Un būtībā ļoti iespējams, ka tuvākajā 5 gadē var gadīties saslimt un ir vajadzība saņemt naudu tajā brīdī, kad nevar strādāt. Varbūt iespēja tuvākajā 5 gadē, ka kaut kādā brīdī tiek mainīts darbs un ir kaut kāds brīdis bez darba, un tad ir vajadzīgs finansējums, un tas ir bezdarbnieku pabalsts. Un tad 10 gadē visdrīzāk jauniešiem varētu būt arī iespēja kļūt par vecākiem, un ir vairāk vecāku pabalsti, kas ir, un atkal ir svarīgi, kad ir maksā šo te nodokļu, šo pabalstu var saņemt. Un tad visbeidzot, tā ir arī legāli pierādāma darba pieredze, ko ierakstīts CV. Šeit arī var padalīties ar piemēru. Man viena zināma jauniete vasarā nestrādāja un arī augstskolas laikā nestrādāja. Un viņa pabeidz augstskolu, nezināšu precīzi vecumu, bet tas varētu būt kādi 22, 23 gadi, un viņai nebija vispār nekādas darba pieredzes. Un viņa sāka meklēt savu pirmo darbu, un viņai bija ļoti grūti. Darba devēji negribēja viņu ņemt darbā, jo īsti nevarēja saprast, kāpēc tik ilgi nav strādājis, kāpēc nekad neko nav pamēģinājis. Un tad arī, ja nav šī te legālā darba līguma, ierakstot CV nelegālu darba vietu, kurā, jā, jūs esat strādājis, jā, tā pieredze ir gūta, bet jaunais darbdevējs varētu zvanīt uz iepriekšējo vietu un jautāt, ko jūs zinat par šo darbinieku, kāds viņš bija, un visdrīzāk, ka viņš neatklās, ka jūs tur esat strādājis, jo viņš ir pārkāpis likumu, kas viņam draud arī ar kaut kādām soda sankcijām. Tā kā darba līgums tomēr ir svarīgs dažāda veida drošībai, gan tagad, gan nākotnē, un lai pierādītu, ka tomēr jums ir arī kaut kāda pieredze. Un tad jau paskatīsimies, kā darba likumā tiek iedalīti tā kā potenciālie darbinieki, kas ir bērns, kas ir pusaudzis, un vēl no jaunatnes likuma paņēma arī, kas tad ir jaunietis. Tas jaunietis šajā kontekstā nav saistīts ar darba likumu, bet paskaidrošu arī, kāpēc es tomēr šo te iekļāvu. Tātad bērns ir persona, kur ir jaunāk par 15 gadiem, vai kura līdz 18 gadu vecumam vēl turpina mācības 9. klasē. Tātad, pabeidzot 9. klasi, mēs varam nokļūt tajā sadaļā, ko sauc par pusaudzi. Un tad pusaudzis ir persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem, kura jau šo 9. klasi ir pabeigusi. Savukārt jaunietis ir persona vecumā no 13 līdz 30 gadiem, un šis nebūs saistīts ar darba likumu, bet visdrīzāk ar Eiropas fondu projektiem. Un, ja jūs gribēsiet, piemēram, ar Erasmus kaut kādā apmaiņas programmā iesaistīties, kur arī jums varētu būt kaut kāda finansiāla aplīdzība, visdrīzāk, ka jums būs jābūt šajā vecuma posmā, lai jūs to varētu darīt. Un tāpēc es arī šo iekļāvu, kas tad ir jaunietis. Bet darba likuma izpratnē pēc 18 gadiem visiem noteikumi ir vienādi kā pieaugušajiem. Tātad paskatīsimies, ko tad darba likums saka par bērnu nodarbināšanu. Tātad tiem, kuriem vēl nav 9. klase pabeigta. Bērni drīkst sākt strādāt no 13 gadu vecuma, un viņus drīkst nodarbināt dažādos vienkāršos darbiņos. Tas ir kaut kas saistīts ar lauksaimniecību, varbūt ar dārzkopību, varbūt ar mājsaimniecību vai tirdzniecību. Tas varētu būt, piemēram, zāles pļaušana, dobju ravēšana, varbūt veikalā kāda palīdzība pārdevēja, tad tādi vienkārši darbiņi. Bērnus no 13 gadu vecuma drīkst nodarbināt tikai 4 stundas dienā, ilgāk nedrīkst, un tikai 20 stundas nedēļā. Līdz to tur sanāk, ka bērnus var nodarbināt tikai 5 dienas nedēļā. Nebūs vairāk iespēju. Savukārt, ja jau ir 15 gadi, bet vēl nav iegūt šī 9. klases izglītība, tad var nodarbināt līdz 7 stundām dienā un neilgāk kā 35 stundas nedēļā. Un bērnus nevar nodarbināt laikā no 8:00 vakarā līdz 6:00 rītā. Tā kā darba laiks arī ir noteikts, kurā drīkst nodarbināt. 4 stundas dienā, ne vairāk.
Savukārt ar atalgojumu ir noteikts, ka bērniem par darbu samaksā atbilstoši paveiktajam darbam. Tātad tas nozīmē, ka jūs jau vienojaties ar darba devēju, cik jums samaksās par konkrētu to darbiņu, kur jūs padarīsiet. Piemēram, ja jānopļauj zāle, tad par cik samaksās par to konkrēto laukumu, kuru jūs nopļausiet. Un sociālās iemaksas, tas, ko es runāju par šīm sociālajām garantijām, sākās tikai no 15 gadu vecuma. Jaunākiem bērniem sociālās garantijas netiek maksātas, līdz ar to arī kaut kādā ziņā vairāk naudiņas paliek pašiem. Tad paskatāmies uz pusaudžiem. Kas tad tur mainās? Tad pusaudžiem ir noteikti vairāk kā 50 darbus, kuros viņus nevar nodarbināt, un tas ir saistīts ar pusaudžu tādu veselīgu attīstību, lai viņi pārlieku neriskētu. Piemēram, pusaudžus nevar nodarbināt apbedīšanas kantoros vai, piemēram, sabiedriskajās toaletēs. Ja? Tad šie darbi ir ar kaut kādu tādu zināmu pieskaņu, kas varbūt var traucēt tādu normālu, veselīgu tālāku pusaudžu attīstību. Tāpat pusaudžus arī nevar nodarbināt dažādos riska faktoros, piemēram, kas būtu darbs augstumā vai tieši pretēji darbs pazemē. Piemēram, pusaudzis nevarētu daudz dzīvokļu mājai no ārpuses mazgāt logus, jo tas būtu darbs augstumā, un tas ir riska faktors, kam pusaudzis nevar pakļaut. Es esmu iekļāvis arī atsauci uz ministra kabineta noteikumiem, kuros var apskatīt visus šos te darbus un visus šos te riskus, kuriem pusaudzis nevar pakļaut. Tā kā, ja ir kaut kāda darba vieta, kurā vēlaties strādāt, un jums ir aizdoms, ka tas varētu būt ar kādu no šiem riskiem, tad noteikti jums ir iespēja to paskatīties un pārbaudīt. Un būtībā jau arī darba devējs piedāvājot darbu apzinās, ko viņš drīkst un ko viņš nedrīkst. Tad pusaudži drīkst strādāt līdz 7 stundām dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā. Pusaudžus nevar nodarbināt virsstundu darbā un arī nakts darbā. Un nakts darbs skaitās tāds, kas ir 2 stundas no 10:00 vakarā līdz 6:00 rītā. Bet, piemēram, ja jūs strādātu līdz 11:00, tad tur ir tikai 1 stunda un tas neskaitītos nakts darbs. Vai tieši pretēji, ja jūs sākat darbiņu 5:00 no rīta, tad tur arī sanāk tikai 1 stunda un tas arī neskaitītos nakts darbs. Bet, piemēram, darbu 4:00 no rīta jums darba devējs nevar lūgt sākt, jo tas tad ir nakts darbs un pusaudžus šādā darbā nevar nodarbināt. Un tad pusaudžiem, kuri tiek nodarbināti pilnā slodzē, kas viņiem ir 35 stundas nedēļā, alga nevar būt mazāk par valstī noteikto minimālo algu, kas šobrīd ir 780 eiro. Tas ir šogad. Tā kā mazāk jums nevar būt, bet ja jūs nodarbina mazāk par šo te 35 stundām nedēļā, tad gan, protams, alga arī būs proporcionāli mazāka. Un tad par jauniešu nodarbināšanu. Tātad jaunieši būtībā darba likuma izpratnē ir tādi paši kā pieaugušie, un uz viņiem attiecās tieši tas pats, kas uz pieaugušajiem, bet ir kaut kādas profesijas, kurās tomēr nevar strādāt, ja nav konkrēta izglītība, vai arī, ja neatbilst noteiktam vecumam. Un tur kā piemēru var minēt, ka, piemēram, vai mēs kāds gribētu iet pie ķirurga, kuram nav ķirurga izglītība. Tā tad ir loģiski, ka par ķirurgu varēs sākt strādāt tikai tad, kad būs iegūta noteikti izglītība, un tāds ir vēl arī citas profesijas, kur bez izglītības tomēr nevar strādāt. Vai, piemēram, vai zinājāt, ka prezidents nevar būt jaunāks par 40 gadiem? Un kaut kādā ziņā jau arī tas ir loģiski, jo mēs gribam, lai prezidents ir izglītots, ir ar kaut kādu pieredzi jau zināmu, un tas nevar notikt ātri, tāpēc arī prezidentam ir noteikts tāds vecums, no kura viņš vispār var kļūt par prezidentu. Vēl ir arī profesijas, kurās nevar strādāt, ja ir vecāks par kaut kādu noteiktu vecumu. Tā, piemēram, ir muitā var strādāt, darbā muitā var pieteikties līdz 55 gadu vecumam. Vecāks cilvēks tur neņem. Tā kā ir arī kaut kādas tādas profesijas, kur tieši nevar būt pārāk vecs, ne tikai pārāk jauns. Tad par darba laiku. Tātad jaunieši tāpat kā pieaugušos var nodarbināt 8 stundas dienā un 40 stundas nedēļā. Un šeit jau vairs nav runa par konkrētām dienām, tās var būt arī vairākas dienas, kā 5 dienas nedēļā. Un tāpat tās arī, piemēram, tas var būt arī virsstundas, kas būtu vairāk kā 8 stundas dienā, vai kādā dienā mazāk, kādā dienā vairāk, un tad, lai veidojās šīs 40 stundas nedēļā.
Jaunieši var nodarbināt virsstundās, svētku dienās un naktsdarbā, un par visiem šiem te tā kā virsstundu, svētku dienu, naktsdarbu pienākās tā kā papildus samaksa. Un, ja tā kā mēs parasti ar jauniešiem par šo runājam, tad es saku, ja jums piedāvā spēlēt vasarā Jāņu balli, tad noteikti vajag ņemt, jo tur Jāņu ballē tās noteikti būs svētku dienas stundas un arī naktsdarbs. Un ja vēl paveicās, ka jūs jau savas normālās stundas nostrādājat, jums jāizvieto kolēģis vēl virsstundas, tad jums piemaksā 250% pie algas. Nu, tā kā, jā, Jāņa balva un otra ir jaungada balva, kur es vienmēr saku, ka šīs ir vislabākās darbdienas, kad strādāt, kamēr tu esi jauns, jo tur ir ļoti labi iespēja nopelnīt. Protams, ka var arī vecumdienās, bet tad jau izdomā, vai es gribu strādāt. Nu, tā kā, jā, tā nakti un tā, bet jaunībā to noteikti, ka var. Tad atalgojums strādājot pilnu slodzi nevar būt mazāks par minimālo darba algu, kā jau es teicu, tā ir 780 eiro. Un, jā, par piemaksām jau es jums izstāstīju. Tad vēl ir viena nianse, ar ko jaunieši ir kļuvuši foršāk par pieaugušajiem darba devēja acīs, un tās ir minimālās sociālās iemaksas. Jo, ja pieaugušais nestrādā pilnu slodzi, bet viņš strādā tikai vienā vietā un viņš nenopelna mēnesī šos 780 eiro, tad darba devējiem ir pienākums samaksāt nodokļus tomēr tā kā no tās minimālās algas. Un tādā veidā veidojot šiem te pieaugušajiem sociālās tās garantijas minimālās algas vērtībā. Bet jauniešiem, kas mācās līdz 24 gadu vecumam, par viņiem nav pienākums darba devējiem piemaksāt šīs te minimālās sociālās iemaksas. Līdz ar to jaunieši ir daudz interesantāki tiem darba devējiem, kuriem vajag darbinieku uz nepilnu slodzi. Protams, ka jauniešiem jāņem vērā, ka tas nozīmē, ka arī viņu sociālā apdrošināšana ir atbilstoši tam, kā par viņiem ir samaksāt nodokļi, nevis par minimālo algu. Kāpēc likumdevējs ir izdarījis šādu te izņēmumu tieši par jauniešiem? Tāpēc, ka ļoti bieži jaunieši šajā vecuma posmā mācās, un būtībā šis attiecās tikai uz tiem arī jauniešiem, kuri mācās. Līdz ar to ir diezgan loģiski, ka viņiem varētu būt grūti nostrādāt pilnu slodzi. Bet, lai viņiem tomēr dot šo te iespēju strādāt, tad par viņiem nav jāmaksā minimālās iemaksas, un līdz ar to viņu darba devējiem ir interesantāki. Tā kā, jā, jaunieši, tas noteikti ir viens liels bonus, par ko jums teikt, ka ņemiet darbā mani, jā, man nav pieredzes, es viņu iegūšu, bet es jums esmu finansiāli izdevīgāks. Tad noteikti arī vēlos pastāstīt, kas ir jāņem vērā vecākiem, vai ko jauniešiem vajadzētu zināt, ko drīkstēs darīt viņu vecāki, ja viņi vēlēsies strādāt. Šis neatiecās uz tiem jauniešiem, kuriem jau ir 18 gadi, bet tātad uz bērniem un pusauģiem. Tātad pirmā lieta ir tā, ka vecākiem ir jādodās uz darbu vietu un jāiepazīstas ar darba vides riskiem. Un kā jau es minēju, tad man ir kokapstrādes uzņēmums, un tad, kad es ņemu darbā jauniešus, tad tā ir pirmā lieta, ko es vienmēr daru. Es saku, vecākiem jums ir jānāk, jāskatās, man ir daudz dažādu darba galdu. Bērni ar viņiem nestrādās, bet, varbūt situācijas, ka man ir klienti, darbinieki ir aizņemti ar klientiem, tad bērns var izdomāt, ka, viņš paskatīsies, kā tās iekārtas strādā. Un šis tas brīdis, ka vecākam ir jāizvērtē, ka ja bērnam ir pateicis, ka tu to nevar aiztikt, ka tu neaiztiks un ka viņš to, tā kā saprot. Tāpēc, jā, vecākiem ir jāiet uz darba vietām un jāskatās. Manā pieredzē ir bijuši vecāki, kuri saka, man nevajag, tas jau tikai papīrs. Es vienmēr uz to uzstāju, ka tomēr ir jānāk un jāskatās, jo man nav iespējas pilnībā kā darba devējiem novērtēt bērnu, un tādas iespējas tikai vecākam. Un būtībā tā ir vecāka atbildība pasargāt savu bērnu no kaut kādām tālākām problēmām. Iespējams, ka biroja darbā tas varbūt nav tik svarīgi, tik nozīmīgi, bet tomēr ir labāk aiziet, paskatīties, saprast, kādi tur ir riski, arī iepazīties ar darba devēju, un būtībā tas jau neaizņem tik daudz laika, tā ir viena reize aiziet, paskatīties un iedot rakstisku apliecinājumu, kad ar darba vietu vecāks ir iepazinies. Tad vecākam ir arī tiesības bērnu vietā slēgt darba līgumu un arī uzteikt darba līgumu. Un šis ir tas, ka tā kā diskusijās ar jauniešiem, viņi negrib, ka vecāki teiks, ka nevar strādāt. Diemžēl likums ir devis vecākam tādu tiesību bērnu vietā izlemt, vai viņš tur varēs turpināt strādāt. Un ja ne,
Tad arī vecāks ir tas, kurš uzraksta iesniegumu, saka, ka viss turpmāk bērns nestrādās šajā darba vietā. Un bērniem un pusaudžiem ir iespēja arī doties komandējumā, tad, ja vecāks rakstiski to atļauj. Un par komandējumu parasti uzreiz visi domā, ka tas ir kaut kur uz ārzemēm, bet patiesībā tas var būt arī uz attālāku kaimiņu pilsētu, kurā ir visu dienu bērns, tā kā prom no mājām, prom no darba vietas, tad arī šādā situācijā vecākam ir jādod atļauja un darba devējiem ir jāprasa. Var teikt, ka manā pieredzē jaunieši ļoti priecājas, ka viņam ir iespēja doties komandējumos, kaut vai tikai uz kaimiņu pilsētu, jo tā ir tāda sajūta, ka doties ekskursijā kaut ko darīt, tāda cita darba pieredze. Tad vēl vecākiem labā ziņa, kas jau ir ļoti daudzus gadus, bet laik pa laikam šo jautājumu vēl dzirdu. Vai vecāki var saglabāt nodokļu atvieglojumus par tiem bērniem, kuri strādā? Un jā, ja bērns mācās un vienlaikus arī vasarā strādā, bērnam ir līdz 19 gadiem, tātad jā, vecāks var saglabāt nodokļu atvieglojumus par šādiem bērniem. Un, tas maciņā vidēji mēnesī ietaupa aptuveni 60 eiro. Ja bērns ir vecāks, tad gan, diemžēl, nodokļu atvieglojumu par to vasaras periodu nebūs, un tas naudas izmaksas nevar būt tā kā nodokļos samaksāt papildus 60 eiro, bet, tā tas ir visiem. Tad 4. lieta, kas jāņem vērā, vēl ir arī, kā jauniešiem sākot darba vietā, būs jādodas arī pie sava ģimenes ārsta, un tur jālūdz izziņa par to, vai vispār bērns vai pusaudžs šo darbiņu var veikt. Un, kā man ir stāstījuši tie jaunieši, kas ir strādājuši pie manis, ka tik tiešām ārsts izprasa, ko tu darīsi, kādi būs darba pienākumi, kur tu strādās. Un tik tiešām ārsts izvērtē, vai darbinieks vai jaunietis šo darbiņu varēs darīt. Un, esam tikuši cauri darba tiesībām, tad noteikti vajadzētu parunāt par jau algu. Un sarunu par algu vēlos sākt ar algas nodokļu grāmatiņu. Tie, kas ir mana vecuma vai vecāki, tie noteikti atcerās, ka algas nodokļu grāmatiņa kādreiz bija papīra formātā, un tad ar to grāmatiņu gāja uz darbvietu, un tur iesniedz, un tur kaut ko aizpildīja, un tādā veidā notiek šīs algas nodokļu grāmatiņas iesniegšana. Bet tagad tā ir elektroniski. Un, manā pieredzē ir bijušas situācijas, kad cilvēki domā, ka tā ir elektroniski, tad, kad darba devējs noziņo darbinieku, tad tur tā kā algas nodokļu grāmatiņā viss notiek automātiski, bet tā, diemžēl, nav. Algas nodokļu grāmatiņa ir katra mūsu paša atbildība un mūsu paša izvēle, vai iesniegt vai to neiesniegt darba vietā, jo tās iesniegšana darba vietā nav obligāta. Tā ir mūsu izvēle, kas mums dod kaut kādas, iespējas. Tātad algas nodokļu grāmatiņu mēs veidojam elektroniskajā deklarēšanas sistēmā. To var izdarīt arī jaunieši ar savu internetu banku, nav nekur jādodās. Tātad to paši var izdarīt. Šajā te algas nodokļu grāmatiņā mēs norādam galveno ienākumu gūšanas vietu. To var iesniegt tikai vienā darba vietā. Ja strādā vairākās, tad ir jāizvēlās, kurā iesniegt. Es iesaku iesniegt tajā, kur ir vislielākā alga. Un iesniedzot algas nodokļu grāmatiņu, mums tiek piemērots neapliekamais minimums, un, ja ir, tad arī citi atvieglojumi, kas varētu būt, piemēram, invaliditāte vai apgādājumiem, bet jauniešiem visbiežāk tas būs tikai neapliekamais minimums, kas šogad ir 550 eiro. Un tad, ja tagad kāds saķēra galvu un tā kā pārdzīvoja, ka šito nebija izdarījis iepriekšējos gados, bet strādāts bija, tad labā ziņa ir tā, ka gada ienākuma deklarāciju sagatavojot, naudiņu var atgūt. Līdz ar to, ja jūs esat strādājis 23., 24. un 2025. gadā, bet par algas nodokļu grāmatiņu neko nezinājāt un to uzzinājāt tikai šodien, tad jums ir iespēja doties uz elektronisko deklarēšanas sistēmu, sagatavot gada ienākuma deklarāciju un naudiņu par šiem 3 gadiem atgūt. Ja? Tā kā nekas nav pazudis, un līdz ar to tā ir tā iespēja, ka es varu arī negribēt darba devējiem rādīt, kur ir mana darba vieta, neiesniegt šo grāmatiņu un pēc tam ar nākamā gada martu sagatavot gada ienākuma deklarāciju un pārmaksāt to nodokli atgūt. Tad parunāsim par to, kā rēķina algu, jo arī šeit es esmu dzirdējusi tādus dažādus jautājumus, varbūt neizpratni. Tad būtībā algas aprēķins ir salīdzinoši vienkāršs.
Tātad mēs noslēdzam darba līgumu, tur ir kaut kāda summa, kas ir tā mūsu darba alga, un no tās vispirms pilnīgi visiem darbiniekiem bez izņēmuma aprēķina valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, kas visbiežāk būs 10,5%. Tad, kad šīs iemaksas ir aprēķinātas, tad darba devējs skatās, kādi atvieglojumi darbiniekam pienākās. Bet viņš to var redzēt un tikai un vienīgi tad paskatīties, ja darbinieks ir iesniedzis algas nodokļu grāmatiņu. Ja viņš to nav iesniedzis, tad viņam nekādi atvieglojumi nepienākās, jo darba devējam nav iespēja to redzēt. Aprēķinot tos atvieglojumus, kas pienākās, darbiniekam tie netiek aplikti ar nodokli, tā kā atrēķināti nost, un tad nākamais posms ir aprēķināt iedzīvotāju ienākumu nodokli, kas atkal visiem ir vienāds 25,5%. Iepriekšējos gados bija savādāka nodokļu politika, un tad tur atkarībā no darba vietas, no tā, vai es iesniedzu algas nodokļu grāmatiņu, bija arī noteikts, cik liels tad ir iedzīvotāju ienākumu nodoklis, bet jau 2 gadus visiem mums ir viena likme 25,5%. Tad, kad ir jau aprēķināta šī iedzīvotāja ienākuma nodokļa daļa, varētu būt, ka arī vēl ir kaut kādi citi ieturējumi. Jauniešiem visdrīzāk, ka tie nebūs, bet pieaugušajiem gan varētu būt. Piemēram, arotbiedrības biedra nauda, varētu būt kāda tiesa izpildītāja izpildraksti, un varētu būt arī darba devēja ieturējumi. Darba devējs nekad no jums neieturēs naudu, ja jūs neesat par to vienojušies, bet varētu būt situācijas, ka kaut kāda jūsu vainas dēļ ir nodarīta kaut kāda zaudējuma darba devējam, un tad jūs ar viņu vienoties, ka viņš pakāpeniski katru mēnesi kaut kādu daļu summas ietur, lai šos zaudējumus sektu. Noteikti iesaku paskatīties un izmantot kādu algas kalkulātoru, lai saprastu, cik tad jums būs alga uz rokas, un varbūt jūs saņemat algas lapiņu arī paskatīties, vai jums tas sanāk. Ko ir aprēķinājis darba devējs un kas sanāk jums. Un, ja jums nav skaidrības, tad pavisam noteikti vajag vērsties pie darba devēja vai pie algu grāmatiņu un pajautāt, kāpēc mana alga ir tāda. Visdrīzāk, ka viņš jums varēs izskaidrot, un jūs varēsiet saprast, kas varbūt līdz galam nebija pareizi izdarīts, vai vienkārši varbūt kas ir aizmirsies izdarīts, vai kāpēc ir tā, kā ir. Tad kaut ko varbūt pamainīt, lai tā alga arī pamainītos. Lūk, un tad piedāvāju apskatīties konkrētu piemēru, kas notiek tad, ja mēs iesniedzam algas nodokļu grāmatiņu, kas notiek, ja mēs neiesniedzam. Tātad pieņemam, ka mēs esam noslēguši darba līgumu par minimālo algu, kas ir 780 eiro. Visdrīzāk jauniešiem vasarā, visdrīzāk ir tas biežākais cipars, par kuru jūs ar darba devēju vienojaties. Tātad, kā jau es teicu, pirmais ir, ka no šīs algas tiek aprēķināts darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Tātad no šīs summas 81,90 eiro tiek ieturēti, un darba devējs to pārskaitīs valsts kasei, un no šīs summas veidosies tā jūsu sociālā aizsardzība kaut kādās situācijās, kad valstī vajadzēs jums palīdzēt. Tad nākamais ir, ka darba devējs jau skatās, vai ir iesniegta algas nodokļu grāmatiņa. Ja algas nodokļu grāmatiņa ir iesniegta, jums pienākās neapliekamais minimums, kas ir 550 eiro. Bet, ja šī algas nodokļu grāmatiņa nav iesniegta, tad jūs apakšējā attēlā varat redzēt, ka neapliek neko. Tā kā sanāk, ka nulli jums tur pienākās. Un tad augšējā attēlā savukārt jūs atkal redzat, ka tie 550 eiro jau tā kā automātiski pārceļās uz jūsu maciņu. Lūk, un tad nākamais ir, ka mēs skatāmies, no kuras summas jau rēķināt iedzīvotāju ienākumu nodokli. Ja šī algas nodokļa grāmatiņa ir iesniegta, tad iedzīvotāju ienākumu nodokli rēķina no 148 eiro, tur aptuveni, un šis iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir aptuveni 40 eiro. Bet, ja algas nodokļa grāmatiņa nav iesniegta, tad iedzīvotāju ienākumu nodokli rēķina no 698 eiro, un tad iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir turpat 180 eiro. Tas tad arī parāda, kas tad tā gala rezultātā sanāk. Tātad, ja algas nodokļu grāmatiņa ir iesniegta, tad alga jums būs aptuveni 660 eiro. Savukārt, ja algas nodokļu grāmatiņa nav iesniegta, tad alga būs uz rokas 520 eiro tā jūsu maciņā.
Bet tad arī, kā jau es teicu, nevajag krist panikā, ja iepriekš šo nezināju, un es esmu samaksājis lielo nodokli, sagatavojam gada ienākumu deklarāciju, un tad to starpību starp tiem aptuveni 40 eiro un 180 eiro atgūstam atpakaļ, un gada ienākumu deklarāciju var sniegt par 3 gadiem uz atpakaļ. Tā kā pat, ja tas nebija pagājušo gadu, bet vēl kādu gadu iepriekš, tad arī ir iespēja šo nodokli atgūt. Un tad jau gribu ķerties klāt tālāk sarunai par to, kur atrast to pirmo darba pieredzi. Un pirmais, ar ko es gribu sākt, ir par ļoti labiem piedāvājumiem, kas, diemžēl, var rezultēties ar kļūšanu par naudas mūli. Kas tad ir naudas mūls? Naudas mūls ir persona, kas tiek iesaistīta nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijā. Un visbiežāk to dara tādā veidā, ka kāds jūsu kontā ieskaita naudu, un jums daļa no šīs naudas ir kādam tālāk jādod. Vai nu jāpārskaita, vai jāizņem un skaidrā naudā jādod. Bet nu tad šāda visbiežāk ir tā schēma. Un, diemžēl, arī par tādu kļūt var arī nejauši neapzinoties. Piemēram, tā var būt situācija, kad draugs vai kāds paziņa saka, ka, hei, es esmu atklājis baigu foršo veidu, kā ātri nopelnīt, un nekas nav jādara, man tur 10 minūtes dienā jāpastrādā, bet es tur nopelnu dažus 100 eiro. Šis noteikti ir tāds liels brīdinājums signāls. Pirmkārt, jautājums, kāpēc draugs to nedara vairāk, kāpēc viņš ar jums dalās ar šo informāciju. Nu, labs draugs grib palīdzēt, bet te vēl otrs padomāt, vai darba devējs vai tā kā uzņēmējs būtu ar mieru par 10 minūšu darbu maksāt dažus 100 eiro, vai jūs kā uzņēmēji būtu gatavi par dažu minūšu darbu maksāt lielu naudu? Jūs drīzāk tomēr izdarīt to paši, vai ne? Tad otrs noteikti, kā arī nejauši var kļūt, ir redzēt darbu sludinājumu, kurā ir rakstīts, ka jums vajadzēs tikai datoru, 10 minūšu laiku, un jums būs liela peļņa. Nu, padomājam atkal, vai mēs kā uzņēmējs būsim gatavi maksāt par 10 minūšu laiku lielu naudu? Kur tur tā peļņa rodas? Tā kā, arī kritiski izvērtēt šos te sludinājumus, kas sola vieglu, ātru peļņu, un būtībā no mums neko neprasa. Mūsu darbs ir atvērt e-pastu vai savu internetu banku. Tas noteikti ir signāls, ka tur kaut kas nav tīrs. Un vēl varētu būt arī kaut kādas veidlapas, kas tur jāizpilda interneta vidē, un tur izlaiž kaut kāds paziņojums, kur tu saraksti informāciju, ieskaitīs naudu, pārskaitīs tālāk, un daļa paliek tev. Tātad, ko es gribu teikt, ja jūs redzat piedāvājumus, kas ir pārāk labi, lai viņi būtu patiesi, kad jūs pie sevis nodomājat, nē, šis ir tik labi, ka brīnums, ka kaut kas tāds notiek. Brīnuma nenotiek, un tas tā noteikti, ka nav taisnība, tur ir kaut kāds āķis, un noteikti, kad kritiski izvērtējiet šādu piedāvājumu, mēģiniet sevi iztēloties uzņēmēju vietā un saprast, vai tiešām es kā uzņēmējs par to būtu maksājis. Ko arī dažkārt jaunieši domā, es jau tikai vienu reizi, tad jau mani nepieķers. Vai, ja mani pieķers, es teikšu, ka es nezināju, nesaprata. Diemžēl sekas būs jebkurā gadījumā, un visdrīzāk tās sekas kaut kad arī būs, jo tas, kas notiek internetu vidē, tas nav kaut kas tāls svešs un neatrodams, tas īstenībā viss ir laika gaitā atrodams. Un tās sekas ir diezgan trakas. Man liekas, trakākais ir iespēja sēdēt cietumā. Tas ir arī naudas sods, piespiedu darbs. Tā noteikti ir iespēja sabojāt savu karjeru uz mūžu, jo šādas personas visdrīzāk nevarēs strādāt aviācijā, bankā, kādā apdrošināšanas kompānijā, nevarēs kļūt par policistu, advokātu, prokuroru vai tiesnesi, un šie visi ir pelnošie amati. Līdz ar to tas ir tā iespēja sabojāt savu potenciālo karjeru visam mūžam. Tās noteikti ir apgrūtināts iespējas tālāk nākotnē kaut kur ārzemēs strādāt vai studēt. Pastāv iespēja, ka bankas negribēs ar jums sadarboties, neatverot bankas kontu, kur jums saņem, piemēram, algu, bet arī atteikt, piemēram, kredītus, ja jūs kādreiz gribēsiet māju iegādāties vai automašīnu, tad arī šādā veidā ne. Un noteikti jāņem vērā, ka jūs iedodat par sevi gana daudz informācijas krāpniekam, ka viņš šo informāciju var izmantot, lai krāptos vēl. Ja viņš krāpjās, kāpēc lai viņš to nedarītu, tā teikt, pēc pilnas programmas. Un šeit varētu būt situācijas, ka viņš jūsu vietā paņem kādu ātro kredītu,
un jums pēc tam tas ir jāapmaksā. Vai otrs ir, ka varētu jūs vārdā nodibināt uzņēmumu, nodarboties ar kaut ko nelegālu, jums par to jāatbild. Tā kā darba piedāvājumi, kas ir pārāk labi, lai būtu patiesība, tik tiešām tā arī ir un neuzķerieties. Bet ir arī labas vietas, kur meklēt darbu, un tā kā skolēniem ir iespēja iesaistīties NVA programmā Skolēnu vasaras nodarbinātība. Tur jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri mācās vispārējā izglītības iestādē vai speciālā izglītības iestādē vai profesionālā izglītības iestādē, ir iespējams vasarā 2 mēnešus pastrādāt un par to saņemt atlīdzību. Darba devēji jau savas vakances ir pieteikušas, mums jau uzsaukumi jau bija, bet jauniešiem pieteikšanās sāksies visdrīzāk māja sākumā, tur būs jāizpilda NVA veidlapa, un tad, jums būs iespēja pieteikties darbā pie tiem darbdevējiem, kuri šovasar jau gaida darbiniekus. Iepriekšējos gados ir bijis tā, ka bija otra kārta, kur darba devēji varēja vēlreiz pieteikties. Tā kā, ja jūs nokavējat mājā šo te iespēju, tad, ja jūs dzirdat, ka atkal ir izsludināta darba devējiem šie te pieteikšanās, tad droši jūs varat iet jau sarunāt ar konkrētu darba devēju, ka jūs gribat šajā programmā pie viņa strādāt, un lai viņš piesaka šo te darba vietu, un jūs piesakaties atkal pie viņa strādāt, jo darba devējs var jau norādīt konkrētu darbinieku, ar kuru viņš sadarbosies, ja šis te projekts tiks apstiprināts. Darba devējiem šī ir iespēja saņemt nelielu finansiālu atlīdzību, savukārt skolēniem, kas man patīk, viņiem ir nelaimes gadījuma apdrošināšana. Tā kā, lai gan, mēs jau runājam, ka vecāki izvērtē tos darba riskus, dzīvē jau gadās dažādi. Arī birojā var paklupt uz kājaslauķa, un tur var gadīties kaut kādas nelaimes, tā kā, tā ir tā labā lieta, ka NVA ir iespēja saņemt arī šo te nelaimes gadījumu apdrošināšanu, tā visiem tiek automātiski piešķirt, tur pat nav nekas vairāk pašiem jādara. Tad vēl meklējot, kuru vēl jaunieši varētu piedāvāt, tā kā tādas drošas iespējas, tad es arī redzēju, ka Seba banka ir izsludinājusi prakses programmu, bet tā ir domāta studentiem, un šī prakse ir apmaksāta, un pieteikšanās šai programmai noteikti pašlaik, tā kā, ja jūs esat studenti, tad noteikti aicinu paskatīties, kādas ir tās iespējas, ko jūs varat bankā, kādas profesijas praksē paskatīties un tad izvērtēt, vai jums tās dara vai nedara. Un tā būs iespēja 10 nedēļas pastrādāt arī vasaras mēnešos. Un tad savu prezentāciju es vēlos beigt ar Alberta Einsteina vārdiem, kas, man liekas, ļoti raksturo šo te pirmo darba pieredzi un ko vajadzētu paturēt prātā gan mums jauniešiem, gan darba devējiem, gan vecākiem, ka cilvēks, kurš nereiz nav pieļāvis kļūdu, nekad nav mēģinājis neko jaunu. Tāpēc būt gataviem, kad tajā pirmajā darba pieredzē kaut kādas kļūdas būs, galvenais ir mēģināt tās risināt, nenoklusēt un tad jau viss arī būs kārtībā. Galvenais par to tā baigi nepārdzīvot, jo kļūdas ir normāli. Tā mums katram var gadīties. No manas puses šis ir viss, bet es labprāt arī atbildētu uz citiem jautājumiem, ja tādi ir.